Dārgie tautieši un visi Latvijas iedzīvotāji, tikai pāris minūtes palika līdz jauna 2013. gada ienākšanas mūsu dzīvēs. Daži mirkļi atdala mūs no jauna atskaites punkta. Katrs no mums šajā brīnumainajā naktī pārdomā iepriekš paveikto, atcerās tos, kas bija blakus visu iepriekšējo gadu un ar lielām cerībām skatās nākotnē. Ir iedvesmojuši zināt, ka 48% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju sagaida 2013. gadu ar pārliecību, ka šajā gadā viņu dzīve būtiski uzlabosies. Latvija, kā demokrātiskā un brīvā valsts, rūpēsies par to, lai nākamgad ar šādu pārliecību jauno gadu sagaidītu jau lielākais iedzīvotāju skaits. Ik viens no mums atcerās to maģisko laiku bērnībā, kad ar lielu nepacietību mēs gaidījām salaveci ar milzīgu dāvanu maisu. Mana māte vienmēr bija teikusi, ka salavecis nes mājās ne tikai dāvanas bērniem un mieru viņu vecākiem, bet arī drošumu, siltumu un mīlestību ģimenēs. Tieši ģimene ir tas, kādēļ ir vērts centīgi mācīties un cītīgi strādāt visu gadu. Valsts pienākums ir rūpēties par tās ģimenēm, tāpēc 2013. gadā uz 50% tiks palielināti māmiņu algas griesti. Nākamais gads kļūs par izaicinājumu Latvijas stiprām un draudzīgām ģimenēm. Mūsu valsts vecākajiem, pieredzējušākajiem un dzīves gudrākajiem iedzīvotājiem ir jāzina, ka pat tajā gadījumā, ja nākamgad tiks samazinātas pensijas, viņu dzīves kvalitāte uzlabosies, jo valsts turpinās atbalstīt pensionārus citos veidos, piemēram, turpinot bezmaksas transporta praksi pensionāriem Rīgā. Šo iespēju 2012. gadā izmantoja 63 000 galvaspilsētas pensionāru. Tiek plānots šādu praksi ieviest arī citās Latvijas pilsētās, jo mēs rūpēsimies par katru Latvijas iedzīvotāju. Šodien, līdzīgi ka Latvijas drosmīgā un spēcīga līdera Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikos, valstī ļoti aktīvi darbojās kultūras un izglītības nozare. Mēs visi gatavojamies tam, ka 2014. gadā Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, kas dos Latvijai un ikvienam tās iedzīvotājiem iespēju parādīt to, ka Latvija ir viena no bagātākajām un daudzveidīgākajām valstīm kultūras ziņā. Šajā brīdī, pirms jaunā gada, es aicinu ikvienu no mums izvirzīt mērķus, kurus gribās sasniegt nākamajā gadā. Ja mēs būsim apņēmīgi, spēcīgi un atbildīgi, 2013. gads kļūs par notikumiem bagātu un priecīgu gadu. Lai jums šodien jautras svinības un laimīgu jauno gadu!